Vēl mazliet un ļoti drīz Jēzus nāks. Uz šo zemi kritušo Jēzus atnāks, lai mūs tos, kas viņu mīl, ņemtu līdz. Iesim viņu sagaidīt, iesim pretī, lai nekas mūs nekavē, iesim mēs. Lai nekas vairs nevar šķirt, iesim pretī, iesim viņu sagaidīt, iesim mēs. Un mēs redzēsim, cik jauna zeme skaistā, kā mīlot gaida mūs debes Tēvs. Tad atjaunot ticībā, lai ejam, kur Jēzus ved. Visas acis redzēs to, kad viņš atnāks. Arī tie, kas negaidīs, kad viņš nāks. Bet ja pretī steigsimies, Jēzus uzņems. Tikai tos, kas viņu mīl, ņems viņš līdz. Katru brīdi domāsim, Jēzus atnāks. Lai mēs esam gatavi, Jēzus nāks. Iesim viņu sagaidīt, iesim pretī, visu ļaunu atstājot, iesim drīz. Un mēs redzēsim, cik jauna zeme skaistā, kā mīlot gaida mūs debes Tēvs. Tad atjaunot ticībā, lai ejam, kur Jēzus ved. Tavas ticības apliecības pamatā es tevi Kristu, Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā. Āmen! Mēs esam visi bijuši liecinieki tam, kam liecinieki ir arī debesis. Un Dievs ir ar savu mīlestību piepildījis visas sirdis, dodot iespēju mums sacīt, ja Dievs ir ar mums, kas būs pret mums? Un tad, kad Jēzus bija kristīts, viņš izgāja no ūdens un savienojās debesis ar zemi. Cilvēks dzīvo, un cilvēkam ir vajadzīga maize, kā dienišķā maize, katru dienu, ūdens, gaiss. Tā cilvēkam ir vajadzīgs arī garīgais stiprinājums. Un Jēzus teica vienkāršus vārdus. Es esmu dzīvības maize. Un pie viņa mums ejot nav jāsaka tā kā šī sieviete, ka tie sunīši no tām druskām pārtiek. Bet Dievs ir devis tev pilnu galdu, pilnu garīgās maizes galdu. Un ja tu savā dzīvē esi izvēlējies kopā ar Jēzu Kristu, tad ir tā, kas ar mani krāj, tas ar mani sakrāja. Un Dievam ir mīlestība, Dievam ir žēlastība, Dievam ir spēks, Dievam ir eņģeļi, kas sargā. Un arī mēs varam tagad zemoties, lai pielūgtu Dievu.
augstais un mūžīgais Dievs. Svēts un bijājams ir tavs vārds. Kad tu saki, tad viss notiek. Kad tu sūtīji savu dēlu, mūsu glābēju kungu Jēzu Kristu uz šo zemi, viņš nāca meklēt mūs, un viņš ir atradis arī Artūru. Mēs pateicamies tev, Dievs, kad Artūrs savā jaunībā ir izvēlējies iet pareizo ceļu. Dāvini viņam savu svētā gara svaidību, lai tavs gars bagātā mērā dus par brāli Artūru, lai viņš aug piemīlībā pie Dieva un pie cilvēkiem, lai viņam svētais gars dod gudrību atbildēt par savu ticības pārliecību cilvēkiem, ar kuriem viņam dzīvē nāksies satikt. Mēs lūdzam, lai svētais gars Artūram dod visas šīs vajadzīgās, bagātās dāvanas, lai viņš var kalpot tev ar savu balsi, ar savu labprātību, atsaucību, lai viņš var kalpot un būt par svētību draudzē un apkārtnē. Mēs lūdzam, lai arī viņa dzīve turpmāk ir saskaņā ar visiem taviem svētajiem vārdiem, un lai arī savā ģimenē pie vecākiem, pie saviem tuviniekiem viņš ir kā tavas mīlestības atspulgs. Svētī viņu pāri par visu, ko mēs spējam domās un vārdos šajā brīdī sacīt. Un tavs miers, kas ir augstāks nekā cilvēku saprašana, lai piepilda arī Artūra sirdi, un lai viņam dod ticības drosmi un spēku. Būt tavam lieciniekam, būt tavam bērnām. Jēzus vārdā to mēs lūdzam un pateicamies. Āmen. Amen. Sakiņošana. Mīļais debes Tēvs, pateicos par šodienas ēdāmošanu dienām, kas varēja atpestīties un arī sarganos un no visu ļauna un tamas spēku izslavību. Mēs varējām atbraukt, nekastīties un kas es līdziņš no ļauna. Un slavēties pēc Jēzus Kristus svētā. Amen.